Tātad šobrīd, kad mēs esam izgājuši cauri tādiem lielajiem sagatavošanās soļiem, mums ir jāparunā par biežākajām kļūdām sākot low-carb uzturu. Un es viņus gribu pieminēt tieši tā iemesla dēļ, ka visticamāk tu pieļausi kādu no šīm kļūdām pat zinot par to, un tas ir ok, bet mēs viņus izrunāsim, lai tu zini, kam pievērst uzmanību. Un tātad numur 1 kļūda ir low-carb uzturs tiek jaukts ar ketogēno uzturu, un tas novada savukārt pie ļoti striktas ogļhidrātu ierobežošanas jau no pirmās dienas. Tātad tu sāc low-carb uzturu, tev liekas, ok, tātad low-carb, keto, tur abos divos ir jāsamazina ogļhidrāti, tātad jo mazāk ogļhidrāti, jo labāk. Un varbūt pat uzreiz es sākušu ketogēnu uzturu un nemaz neuztraukšos par to low-carb uzturu, bet tā ir ļoti, ļoti liela kļūda, kas to sākuma adaptācijas fāzi padarīs nevajadzīgi grūti. Šajā procesā ir svarīgs laiks un ir svarīgi no sākuma ievērot to low-carb uzturu un nesasteigt to ketogēno uzturu, bet ļaut ķermenim pakāpeniski apgūt to, kā vielmaiņas procesos izmantot taukvielas, kā iztikt bez tiem ogļhidrātiem, jo burtiski tur notiek fizioloģiskas izmaiņas nelielas mūsu ķermenī. Un ir tīpaši ketogēnā uzturā, ēdot ketogēnu uzturu, tev burtiski ķermenī notiek slēdzis, tev vielmaiņa pārslēdzās no ogļhidrātu vielmaiņas uz tauku vielmaiņu, tavu vielmaiņu burtiski uzsāk ketozes procesu, kas ir tāds process, kas ir sen nav darbināts, un šeit ir arī svarīgi dot laiku savam ķermenim sagatavoties, un low-carb uzturs ir tieši tas, kas palīdz tev tam sagatavoties. Un plus ir arī mazāki tur praktiskie izaicinājumi, un ir kopumā vieglāk, ja no sākuma ievēros low-carb uzturu, un tam ketogēnam uzturam sagatavosies gan mentāli, gan praktiski, gan arī fizioloģiski ļaus ķermenim pie tā pierast. Otra kļūda, ko iesācēji pieļauj, ir mēģināšana pieturēties pie viena ēšanas grafika vai ritma un izmaiņas no dienas uz dienu tajā ritmā uzskatīt par kļūdu. Klau, tu esi cilvēks, tev mainās diena, vienu dienu tev ir tāda plāna, citu dienu tev ir cita plāna. Nav vajadzīgs obligāti low-carb uzturā pieturēties pie kaut kādiem specifiskiem ritmiem, obligāti ēst katru dienu 3 reizes dienā vai 2 reizes dienā vai kaut kā savādāk. Tu droši to dienas ritmu, kā tu ēdi, var pamainīt pēc vajadzības un vispār pat neuzskatīt to par kaut kādu kļūdu vai par kaut kādu, nepareizu lietu. Tad, kad mēs tiksim līdz gavēšanas sadaļai, kur mēs runāsim par laika ritmiem, tad jā, tagad pievērsīs uzmanību gavēšanai un tur tiem laika logiem, tad par to varēs domāt, bet šobrīd par to vispār neuztraucies un droši pamaini to dienas ritmu, kā diena to prasa. Tāpat tās arī trešā lieta ir nevajadzīga sīkumainība un pilnīga izvairīšanās no vārda cukurs. No cukura ir neiespējami izvairīties. Tu to nevari izdarīt. Ja tu ēdi dārzeņus, jebkur pat low-carb uzturam draudzīgos dārzeņus, ja tu lietos nedaudz augļus vai kaut vai, marinētus gurķus, tev ir neiespējami izvairīties no cukura kā tāda. Mēs nerunājam tikai par pievienoto cukuru, vispār par vienkāršiem cukuriem, jo visi ogļhidrāti, kā tu iepriekš noskaidroji, konvertēsies tavā ķermenī vienkāršajos cukuros. Un līdz ar to, ko tas nozīmē priekš tevis? Ja tu redzi veikalā produktu, izmantosim tos pašus marinātos gurķus, tāpēc, ka tas vienmēr ir jautājums, kas uzpeld, un tu paskaties aizmugurē uz etiķetes, un tu tur skaties, ka tātad kopēji ogļhidrāti tik no tiem cukuri, tur 3 ogļhidrāti, tur 3 grami, vai ne? Tas nekas. Tas nav kaut kas tāds, tas nenozīmē, ka tu to produktu nedrīkst ēst. Viss ir ok, tas produkts joprojām ir zem 15 gramiem ogļhidrāti, jo cukurs ir ogļhidrāts. Un, respektīvi, tātad mums ir atceries, mēs iepriekš runājām par tām vadlīnijām, un pēc tām vadlīnijām arī vadies. Ja tam produktam ir mazāk kā 15 gramu ogļhidrāti, tad low-carb uzturā visticamāk tu viņu vari lietot. Un tikai tāpēc, ka kāds tur ir piebērs knipsīti cukuru klāt, kaut vai to pašu galdu cukuru, tam nav nekādas nozīmes. Un, tas pats ir attiecis uz kaut kādiem produktiem, uz tādu pilnīgu sīkumainību, kur tur, es nezinu, piemēram, būtu salātiem pieliet rapšeļu klāt, ko it kā tehniski varbūt vajadzētu no viņas izvairīties, un tad tev liekas, ka tu viņu vispār neēdīsi, jo tur ir rapšeļi, bet tas arī ir tāds sīkums, tās ir tādas lietas, par ko šausmīgi nevajadzētu iespringt. Ja tur ir kaut kas bīšķiņi, tur knipetiņi no sarkanā saraksta kaut kas klāt ir, un tu nevar nekādīgi no tā izvairīties, nekas, viss ir kārtībā, un par to nav jāsatraucās. Ceturtā kļūda ir neēšana līdz sātas sajūtai, bet
knapināšanās ar ēdienu. Un šī kļūda parasti rodas tad, kad mēģina apvienot savas esošās zināšanas par uzturu ar šo uzturu. Jo cilvēkiem vienmēr liekas, ka, es tagad, ja es nelikšu savu bremzes virsū, es taču ēdīšu pilnu vēdru, līdz kamēr es pārsprāgšu. Bet tā nav. Ja tu savam ķermenim dod pareizās lietas, tu pamanīsi, ka kaut kādā brīdī tu vienkārši vairs negribi. Tev burtiski jau, ja tu liksi vēl ēdienu sev iekšā, tev slikti paliks. Un tā ir tā īstā sāta sajūta, kas veidojas ēdot pareizus produktus. Un low-carb uzturs ir pareizi produkti, jo tavs ķermenis pats noregulēs to apetīti, un tev burtiski tu nevarēsi apēst tik daudz, cik tu domā, ka tu varēsi apēst. Savukārt, ja tu neēdīsi līdz tai sāta sajūtai, tad tev visu laiku būs jācīnās ar nevajadzīgiem kārdinājumiem, un īstenībā tas pēc tam atnāk un apstādina to svaras krišanās procesu kā tādu. Tāpēc droši sekojot šim procesam, sekojot tieši low-carb uzturam. Tos pašus noteikumus es nevaru attiecināt uz uzturu, kur tu ēd daudz ogļhidrātus. Bet ēdot low-carb uzturu, un pēc tam arī tiekot līdz ketogēniem uzturam, tu vari ēst līdz sāta sajūtai. Ne vairāk. Tā arī ir svarīgi, ja tev ir uz šķīvi palicis gaļas gabals, bet tev vairs negribās. Neklausies savas mammas balsī, kas tev saka, tev ir jāizēd viss šķīvis. Kamēr neizēdīs, tikmēr nevar iet prom. Neklausies tajā balsī, ja tev ir palicis mazs gabals uz šķīvi, tu viņu neēd, ja tu viņu vairāk negribi. Tā ir tā otrā puse. Ir svarīgi ēst līdz sāta sajūtai, bet ne vairāk, pat ja tur ir kaut kas bišķiņ palicis. Jo tas tavs ķermenis noregulēs to, cik tev vajag. Un ar visu ēšanu līdz sāta sajūtai, tu joprojām būs nelielā kaloriju deficītā, ja tev ir liekais svars, un tev tas svars tāpatās kritīsies. Nākamā kļūda ir izvairīšanās no virtuves eksperimentiem un izvairīšanās no garšvielām, rezultējoties bezgaršīgā ēdienā. Manā pieredzē latviešu virtuvē ir sāls, pīpari un vegeti, un tās ir vienīgās garšvielas, bet es tev tik ļoti iesaku pameklēt citas garšvielas un paeksperimentēt ar tām garšvielām, pastīties, kas tev garšo, kas nē. Tie paši ķiploki, bazilikas, sojas mērci, kas man vēl ātri nāk prātā. Visi pētersīļi, timijāns, rozmarīns, visas šīs garšvielas paeksperimentē ar viņām, pamēģina, kā ir gatavot ar vēl papildus garšvielām. Un reāli, ja tu iemācies strādāt ar garšvielām, tu vari vienu gaļas gabalu pagatavot 10 veidos, un viņš garšos pilnīgi savādāk. Savukārt, ja tev tur būs tikai pipari un sāls, tad tiešām tad gan ātri var viss apnikt. Nākamā kļūda ir, kurš sauc par man lūdzu to pašu dārgāko. Zin kā liekas, ka tad es mēģinu ēst veselīgi, tad varbūt man vajag arī ritīgi labus kvalitatīvus produktus ēst. Un es mēģināšu tur pirkt tikai bio gaļas un bio dārziņus un visus maksimāli augstākās kvalitātes un tā tālāk. Ja tev tas ir pa kabatai, tas nerada tev nekāds izaicinājums, tev tādu produktu ir brīvi pieejami, tu droši tā var darīt. Bet, lai redzētu uzlabojumus svarā, asinsspiedienā, asinscukurā un visos pārējos veselības rādītājos, tu vari ēst arī no vietējā veikalā masveidā ražoto gaļu, masveidā ražotos dārziņus, un ar to nebūs nekādas problēmas, tu joprojām redzēsi 90% no rezultātu. Pēc tam, kad tu tiks līdz savam ideālajam augumam un ideālajai veselībai, tad varēsi domāt par kaut kādu produktu kvalitāti. Bet ja šobrīd tas sagādā tev liekas nērtības, tam nav nozīmes, tu droši vari ēst joprojām no tā paša sava piemājas veikala, un tev nav jāņem dārgākās lietas, tur kvalitatīvākās, tu vari turpināt pirkt tos produktus, ko tu pirki līdz šim, kas tā kā joprojām iekļaujas low-carb uzturā. Tad ir kļūda pilnīgi ēdienkartes rekonstrukcija un sarežģīšana, ieviešot pārāk daudz jaunumu, un tie iepriekšējie soļi, kam mēs izgājām cauri, tiem vajadzētu atrisināt šo problēmu, bet nemēģina savu virtuvi būvēt pilnīgi no nulles. Vienmēr centies ieviest tādus ēdienus, ko tu ēd līdz šim, vienkārši viņus nedaudz pārveidot un izveidot no viņiem low-carb versijas. Nākamā kļūda ir tāda izpratnes neveidošana. Ja tu noskaties, varbūt pat nenoskaties visus šos video, tu vienkārši skaties šito, un tu paņēmi maltīšu šito produktu sarakstu un receptus, bet tev nav ne mazākās nojausmas, kāpēc tās receptes ir tādas un kāpēc zaļā saraksta produkti ir zaļajā sarakstā un sarkanajā. Ja tev nav nekādas izpratnes par to, tad ilgtermiņā tu vienkārši jutīsies iesprūdis pāris receptēs, un tu nezināsi, kā pielāgoties pēc situācijas. Un tāpēc ir svarīgi to izpratni veidot, kāpēc mēs ēdam low-carb uzturu, un tur arī vairāk palīdzēs tieši tās Bridžetas lekcijas, kur viņi stāstīs par to, kā low-carb uzturs ietekmē mūsu veselību. Bet tas ir brītīgi svarīgi izveidot tieši to izpratni, kāpēc low-carb uzturs strādā, un kāpēc mēs ēdam tādus produktus, kādus mēs ēdam. Nākamā lieta ir nesagatavošanās un neplānošana.
Tas nav jādara kā visu mūžu, bet pirmās nedēļas, pirmie mēneši, kamēr tu apgūsi šo uzturu, ja tu nebūsi sagatavojies, tu varbūt varēsi izšmaukt pāris dienas, bet tajā dienā, kad tev būs bijis milzīgs stress, tajā dienā, kad tu pārāks mājās, tavs leduskapis būs tukšs un kāds tavs ģimenes loceklis tur būs atstājis tikai saldējumu un tev būs apnikusi visa pasaule un tu nebūsi sagatavojies, tā būs tā diena, kad tu apēdīsi to saldējumu, tad tu pēc tam jutīsies slikti un tu sāksi sev apšaubīt visu šo procesu, kāpēc es vispār to daru. Man tāpat saldējums garšo labāk nekā kas cits, un tā ir tā diena, kad tev ir tā nesagatavošanās un neplānošana iekodīs pakaļ. Var izšmaukt pāris dienas, var izšmaukt kaut vai pāris nedēļas, bet vienā dienā, kad nebūs sagatavojies, un ja tev vēl nav pietiekams zināšanu līmenis, tā būs tā diena, kas sāks graut to tavu progresu. Protams, viņas var atkopties, un citreiz tas tāpatās notiks, bet sagatavoties un plānot tagad pašā sākumā ir ārkārtīgi svarīgi, lai izdotos. Un pēdējā kļūda ir sasteigšana. Un te mēs atgriežamies tieši pie low carb uzturu un ketogēnu uzturu. Sasteigšana parasti ir tā, ka cilvēks piesakās, viņš uzreiz, es gribu uzreiz ketonu, es uzreiz gribu gavēt, un es tagad iešu vēl sportot, un es tagad sākšu taisīt jaunu virtuvi. Un rītīgi tas process tiek sasteigts, tiek rītīgi daudz lietas sev uzkrāmētas, un beigās tas beidzas ar grandiozu izgāšanās, tāpēc, ka pēc pāris nedēļām tu sāc sev jautāt, kāpēc es visu darītu, kuram ir laika, kuram ir tik laika daudz sarežģīt, visam iet cauri. Rītīgi svarīgs faktors šajā procesā ir laiks, un jo tu pakāpeniskāk visu uzbūvēsi, no sākuma low carb, pēc tam ketogēnais uzturs, pēc tam tikai šitās laika nianses ar gavēšanu likt klāt, tā tu nostabilizēsi savu zināšanas, tu jutīsies arī emocionāli stabilāk tajā visā, un tev neliksies, ka tev ir tagad viss pasaules svars uzkrāmēts virsū, kas tev ir vēl papildus jānes. Jo, ja tu apgūsti low carb uzturu, tu izveido izpratni, tev ir tu bišķi vis paplānojis, sagatavojies, tad tur vairs nav nekāda stresa faktora, un, tad tev ir ļoti viegli pārēt uz ketogēno uzturu, jo tev jau ir uzbūvētas tādas pamatzināšanas, tu zini, ko taisīt ēst, tu zini to aptuvenu teoriju apakšā, tev ir izpratni par to visu, un tad pārēšana uz ketogēno uzturu vispār gan nekāda stresa nesagādā. Tā kā nesasteidz to procesu, laiks ir ārkārtīgi svarīgs faktors. Un tādi vispārīgi ieteikumi pašam sākumam man ir tev sekojoši. Tātad vienkārši un garlaicīgi sākumā ir perfekti. Tas nenozīmē bezgaršīgi, atceries garšvielas, bet vienkārši maltītes un garlaicīgas maltītes ļoti labi. Jo mazāk tev par uzturu ir jādomā, jo lielākas iespējas, ka tev tas uzturs neapniks. Jo tieši tāpat tev ir šobrīd ar esošo uzturu, ko tu esi līdz šim, tāpēc, ja tu ņemvēro, jo tev par to nav jādomā. Nākamā lieta ir jūties brīvi, bieži ēst vienu to pašu, tas ir tā kā pirmie šie punkti ir vienādi. Dažādība nav tik svarīga, tad, kad tu ēd uzturvielām bagātus produktus. Un low carb uzturā mēs ēdam produktus, kuri ir ļoti bagātīgi ar vitamīniem un minerālvielām. Līdz ar to nav svarīgi tur dabūt visas 7 varavīksnes krāsas vai kaut kādas citas lietas, ko tur parasti stāst. Tas ir svarīgi, tad, ja tu ēd produktus ar zemu vitamīnu un minerālvielu saturu, tad tur jāēd dažādība, lai tu visu dabūtu. Bet reāli šeit mēs ēdam tādus produktus, kas satur ļoti daudz visu šo vitamīnu un minerālvielu. Līdz ar to tai dažādībai nav tik liels nozīmes. Tāpatās tu drīkst izlaist maltītes, ja tev nav laika paēst vai negribās ēst. Tas nozīmē dabīgi gavēt. Apzināti nevis gavēšanu, bet ja tu, saproti pēkšņi, kad ēdot low carb uzturu, tev vispār negribās ēst brokastis, vai kādā dienā tu saproti, ka tev vispār negribās pusdienas ēst, vai kādā dienā tu saproti, ka tev vispār negribās vakariņas ēst, pilnīgi mierīgi tu to maltīti drīkst izlaist. Tas ir optimāli. Tas ir labi, bet ja tas nāk dabīgi, tā kā nevis, ka tas ir apzināti, ka tu ēdi badā, bet ja tas nāk dabīgi, un daudziem no jums tas tiešām nāks dabīgi. Ja tev ir maz laika, pēc vairumā, sagatavojies un gatavo vairumā. Ja tev ir skrienoša diena un tu zini, ka tev ir, pirmkārt, varbūt tev pat vēl ir slinkums taisīt, ja baigi daudz ēst, un vēl tev ir slinkums daudz domāt par ēst taisīšanu, pēc vairumā, izplāno svētdienu, aizēj iepirkties, sagriez visu, sagatavo, saliec pa porcijām, izdara visu iespējamo darbu vienā dienā, vienā piegājienā, lai tajā brīdī, kad tev ir jāgatavo, tev būtu pēc iespējas mazāk par to jādomā, pēc iespējas mazāk jāplāno un pēc iespējas mazāk lietu trūkt. Jo, ja tev ir sagriezt, jau visu varbūt jau pat gaļa samarinēta, ja tev patīk marinēt gaļu, tad tev burtiski pārnāc no darba, izvelc no saldētavas savus sagrieztos dārziņus, paķer savu gaļu, visu uzmet uz pannas, apcep un 15 minūtēs tev ir garšīga maltīte. Tā kā šito visi tie, kuriem jums ir rītīgi maz laika, ņemiet šito vērā. Nākamā lieta ir sāc izņemot no savu uzturu ārā uzreiz visu, ko tev nevajadzētu ēst. Un
Tas izklausās paradoxāli, bet tiklīdz tu izņemsi visu sarkano sarakstu ārā ar vienu piegājienu, tā tev būs mazāk kārdinājumu, tev mazāk pietrūks visu to produktu, un tev būs mazāk uzmācīgas domas par to, ka varbūt tagad mēs varētu kaut ko bišķiņu apēst. Izņem uzreiz visu ārā, tas starts ir vienmēr vienkāršāks. Pēc pirmās nedēļas sāc pievērst uzmanību, kur tev īsti nav lietas līdz galam skaidrs, un ar šiem jautājumiem uzreiz vērsies Facebook grupā. Kaut kādu brīdi tev liksies, tā jau nav tik svarīga lieta, tu tur īsti nezini, kā izvēlēties, ko ēst darba vietā, var pieciest, vai teiksim, tev tur uztrauc sāls patēriņš, un šobrīd jau var pieciest, bet visas šīs mazās lietas, viņas sakrāsies, un kaut kādā brīdī tās šaubas, tā neskaidrība, kā īsti rīkoties, sakrāsies tik daudz, ka tu salūzīsi zem tā spiediena. Un tāpēc ir svarīgi katru mazāko niansi, katru mazāko neskaidrību, katru mazāko šaubu uzreiz par to pajautāt mūsu Facebook laivos. Un tas ir tāpēc arī tie laivi ir tik spēcīgi, un tieši viņi tāpēc ir svarīgi tam ilgtermiņa progresam. Un pats pēdējais ir pielāgo receptus pēc saviem ieskatiem. Tās receptes, kas mums ir šeit pieejamas, viņas nav ar kaut ko ļoti īpašas. Viņas ir īpašas tikai ar to, ka viņas ir uztaisītas no low-carb produktiem, un tu tos daudzums joprojām var regulēt, tu joprojām var izņemt kaut kādus produktus ārā, tu vari joprojām pielikt klāt kaut kādus produktus, ja tas nāk no zaļā vai dzeltenā saraksta, un tā kā tu vari droši visas receptes pielāgot pēc savām vajadzībām.